Labdien! Pirmkārt, es gribētu stādīties priekšā. Es esmu Lina Staškavičiniene, un es pārstāvu Lietuvas vides ministrijas teritoriālas plānošanas departamentu, un esmu arī valsts būvu inspekcijas pārstāve un direktora vietniece, un tagad es gribētu pastāstīt par mūsu būvniecības industrijas galvenajiem mērķiem Lietuvā, mūsu sasniegumiem un problēmām. Tātad paskatīsimies, ko mēs esam sasnieguši. Tūlīt būs prezentācija. Prezentācija tiek lādēta no Lietuvas mākoņa, tāpēc tā kavējas, bet tūlīt mēs to redzēsim. Un šeit ir tie mākoņi, šī zilā debesis. Un tagad varbūt jūs varētu pastāstīt par to ideālo situāciju būvniecībā Lietuvā. Jautājums šeit tiek pievērsts, protams, tehniskiem darbiniekiem. Vispirms par mūsu sasniegumiem. Saskaņā ar Pasaules bankas reitingu, runājot par būvatļaujām, mums ir diezgan labi, jo mēs esam 16. vietā. Pēc uzņēmējdarbības veikšanas vieglumu mēs bijām 21. vietā. Pagājušajā gadā mēs bijām pirmajos 20. Tagad mēs esam mazliet nokrituši. Mums reformas ir, bet varbūt netik straujas. Runājot par Pasaules ekonomisko fórumu, mēs redzam, ka konkurētspējas rādītāji arī aug. Šogad mēs esam par 1 vietu augstāk nekā pagājušajā gadā un par 13 pozīcijām augstāk nekā iepriekš. Reitingi, protams, ir diezgan svarīgi, bet šeit mums ir jārēķinās ar Singapūru, Āzijas valstīm un citiem tīģeriem. Bet mēs priecājamies par mūsu konkurētspējas pieaugumu, tāpēc, ka konkurētspējīga ekonomika ir arī produktīva ražošana, un tas viss realizējas cilvēku materiālajā labklājībā. Tāpēc mēs lēnām, bet noteikti virzamies pareizā virzienā. Tomēr, ja mēs paskatāmies uz statistiku, tad būvniecība nav tas galvenais, kas liek Lietuvas ekonomikai tomēr izaugt un uzlaboties. Ārvalstu investīciju plūsma salīdzinājumā ar citām nozarēm nav tik liela kā citās nozarēs. Tātad. Un šeit mēs redzam, kā sadalās ārvalstu investīciju plūsmas, tātad no dažādām finanšu investīciju rēķināšanas aģentūrām. Mēs redzam, ka biznesa vide ir viens no būtiskiem investīciju plūsmas piesaistītājiem. Protams, cilvēki meklē vietas, kur ir zemākas cenas un labāk dabas apstākļi, bet arī valsts radītie uzņēmējdarbības apstākļi, juridiskie apstākļi, skaidrs juridisks ietvars ir ļoti svarīgs šeit faktors, un tāpēc tā ir arī bijusi mūsu prioritāte. Un tāpēc es gribētu koncentrēties uz izmaiņām mūsu juridiskajā ietvarā. Pēc vairāku gadu pārunām parlamentā šī gada pavasarī parlaments pieņēma jaunu būvniecības likuma versiju, un galvenās izmaiņas attiecas uz regulatīvās nastas samazināšanu uzņēmējiem, kas nozīmē, ka būv dokumenti tiek izsniegti ātrāk un procedūras būs elastīgākas, un arī jaunas prasības, kas nodrošina būvniecības darba kvalitāti un trešo pušu iesaisti un garantijas no tām. Saskaņā ar jauno likumu oficiālais laiks, kurā ir jāizsniedz būvatļauja, tik samazināts, un šajā slaidā mēs esam vienkāršot parādījuši, kā šis process ir vienkāršots, sākot no iesnieguma pieņemšanas, pēc tam
projekta pārbaudas, atbildīgās institūcijas nozīmēšanas, projekta pārbaudas un visbeidzot būvatļaujas izsniegšana. Tagad tad būvatļauja tiek izsliegta 28 dienās. Un mēs redzam, ka vienkāršākos projektos šis projekts aizņems tikai, šis process aizņems tikai 20 dienas, tātad vēl vairāk samazināsies. Es tiešām domāju, ka digitalizācija tomēr Latvijā neiet tik labi, un ja mēs to ieviesim būvniecībā, tad būs pavisam liela problēma. Jā, izskatās, ka šī pults ir iestrēgusi. Bez tam iestāžu skaits, kam jāpārbauda projekts, tiks samazināts, un tās iestādes, kas vairāk bija saistītas ar ēkas eksploatāciju, piemēram, darba inspektors vai ugunsdzēsējs pārvalde, tika izslēgtas no šī saraksta. Un tāpēc mēs arī esam faktiski vienkāršojuši būvniecības procesu. Pēc tam, kad būvniecības likums stāsies spēkā, arhitektūras prasības kļūs brīvprātīgi, kļūs fakultatīvas, tad pagaidām tās ir obligātas, bet klients varēs pats pēc būvniecības likuma spēkā stāšanās izlemt, vai šīs arhitektūras prasības ir vai nav vajadzīgas. Bet, protams, būvniecības kodeks un citi juridiski noteikumi, tie ir jāievēro. Pēc jaunā likuma zemāka riska struktūras tika izslēgtas no prasībām, kā valsts teritorijās plānošanas un būvniecības inspektoram būtu jāveic to inspekcija. Tas nozīmē, ka šajā gadījumā inspekciju var veikt neatkarīgi eksperti. Mēs vēl domājam arī par citiem veidiem, kā valsts funkcijas varētu uzticēt no plašākā mērogā privātiem ekspertiem. Un mēs esam arī ļoti lepni uz to, ka Lietuvā tagad būvatļaujas tiek faktiski izsniegtas visas elektroniski, un visi dokumenti var tikt saņemti ļoti īsā laikā. Turpmāk mēs vēl vairāk šos elektroniskos pakalpojumus attīstīsim. Šeit mēs redzam tālāk jautājumu par kvalitātes uzraudzību. Jaunā būvniecības likumā mēs ļoti daudz strādājām, tieši no mūsu iestādes strādājām pie kvalitātes jautājumiem, jo mēs faktiski katru gadu veicam 20 000 dažādas pārbaudas, un daudzas no tām ir saistītas tieši ar sūdzību pārbaudi. Un inspekcijās un dokumentu pārbaudas laikā mēs bieži redzam, ka būvniecības kvalitāte samazinās. Dokumentācija nav pietiekami sīka, specifikācijas nav izstrādātas, un dažādi dokumenti viens ar otru konfliktē. Protams, kad šajās saistībās samazinās arī būvniecības kvalitāte, un mēs par to esam noraizējušies. Un tāpēc mēs šīs izskatītās sūdzības apkopojām un attiecīgi iesniedzām valdībai prasību, lai tomēr kvalitātes
rādītāji tiktiem pievērst lielāka uzmanība. Un varbūt, ka mūsu darbības rezultātā arī tika darīts jaunajos noteikumos. Tātad saskaņā ar jaunajiem noteikumiem tiem arhitektiem un būvniekiem, kas vēlas būt projektu un būvniecības darbu vadītāji, tiek izsniegti kvalifikācijas certifikāti, un tas nozīmē, ka ir svarīgi saprast, ka tas attiecas tikai uz īpaši svarīgiem objektiem, kuru Lietuvā ir 5% no visu ēku kopuma, kas nozīmē, ka 95% var būvēt faktiski būvnieki un arhitekti, kuriem nav šāda certifikāta. Tas nenozīmē, ka visi šie cilvēki nav profesionāļi, bet mums ir ir diezgan liela pieredze ar defektiem, kuru rezultātā tiek radītas augstas izmaksas. Tāpēc jaunajā likumā ir teikts, ka no 1. janvāra kvalifikācijas certifikāti būs vajadzīgi gan ne tikai īpaši svarīgiem un sarežģītiem objektiem, bet arī citiem objektiem, kas nozīmē, ka ēku kvalitāte uzlabosies un speciālisti būs vairāk atbildīgi par savu darbu. Mazliet par defektiem. Saskaņā ar likumu civiltiesiskā atbildības apdrošināšana ir vajadzīga gan projektētājam, gan tehniskajam uzraugam, gan arī pasūtītājiem. Un tad, ja šāda apliecība apdrošināšana tiek izsniegta, tad 5 gadu laikā ir jānosaka defekti šajā būvē, un 5 gadu laikā šī atbildība ir spēkā. Lietuvā ļoti bieži gan ir tā, ka bankas dažreiz neuzņemas šo atbildību un ir ļoti grūti atrast vainīgo un arī piedzīt no viņa šo defektu novēršanu. Un tieši tāpēc mēs zinām, tagad esam ievieši šādu 3 gadu periodu, kurā ir jānovērš šie defekti, bet tā summa nevarētu būt mazāk kā 5% no būvniecības izmaksām. Mums, protams, ir tā pati problēma, kas ir citur, tātad darba spēka trūkums. Protams, profesionāla darba spēka trūkums. Un mēs baidamies, ka tas varētu arī ierobežot būvniecības izaugsmi un tās ieguldījumu ekonomikā. Vēl viena problēma ir ilgtspējība. Lietuvā būvniecība ir ļoti liels izēvielu patērētājs, tāpat kā visur pasaulē, un emisiju samazināšana būvniecībā būs ļoti liels uzdevums arī būvniecībai tā, lai mēs varētu samazināt piesārņojumu un emisiju, bet tam ir vajadzīga jauna pieeja projektu vadībai. Mēs pagaidām tikai esam šī ceļa sākumā, un turpmākie soļi Lietuvas būvniecībā būs digitālo jautājumu izskatīšana, digitalizācija būvniecībā ir nevis kaut kas tāds, ko mēs gaidām nākotnē, bet kaut kas tāds, kas notiek pašlaik. Un Lietuvas valdība
oficiāli ir apņēmusies digitalizēt būvniecību, un tiem ir arī darba plāns, kas šobrīd ir jāievieš. Mēs domājam, ka digitalizācija ļoti daudz ko mainīs, arī mūsu konkurētspēju un arī barjeras veidos mūsu būvniecību kā ienesīgāku un dos lielāku ekonomisko ieguldījumu.